Uzklausīsim lasījumu no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļas 28. panta, kur mēs tā lasām. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tā kunga vārds. Lūksim. Dievs, svētais gars, kas visur esi un visu piepildi, tu svēto dārgums un ticīgo iepriec, nāc un svētī mūsu tava vārda patiesībā, jo tavs vārds ir, bija un būs mūžīga patiesība. Āmen. Mīļie tautieši un tautietes, Latvijas Republikas pilsoņi un pilsonis, brāļi un māsas Kristū, ļaujiet man jūs visus un katru sveikt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gada dienā. Mēs varam būt lepni, priecīgi un svētīti, ka varam šodien piedzīvot un svinēt šos svētkus. Daudz to būtu gribējuši, bet nav varējuši. Taču šī Dieva žēlastība šodien ir dota katram no mums. Būsim par to pateicīgi. Dieva griba ir tā, ka šos svētkus, šo 30 gadi mēs sagaidām katrs savās mājās, savas ģimenes lokā vai vienatnē, taču domās un sajūtās visi kopā. Mēs nevaram pulcēties un svinēt šos brīnišķīgos svētkus klātienē. Tas skumdina un sāp, taču neļausimies skumjām un sāpēm. Neviens pārbaudījums nav mūžīgs. Tas dara mūs stiprākus. Tieši krīzes mūsu tautā ir ļāvušas izpausties tās stiprumam, nelokāmībai, ideāliem un gara spēkam. Dievs ir devis mums 30 gadus brīvības. Tas ir daudz vairāk nekā 3 mēnešu ierobežojumu. Turklāt mums jāatzīst, ka tieši tāda šobrīd ir Dieva griba, lai cik nesaprotam un nepieņemam tā mums šķistu. Kā mums atgādina apustulis Pāvils, mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Vēstures gaita ir pierādījusi, ka Dieva roka nav par īsu un auss nav par kurlu. Dievs visu izdara īstajā vietā un laikā. Vien retais Padomju impērijas žņaugos toreiz 1985. gadā spēja paredzēt ātru Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Taču tā notika. Lielākā daļa no mums ir šo notikumu dalībnieki un atsliecinieki. Šis Dieva dāvātais brīnums taču nebūs pagaisis no mūsu atmiņas pēc 30 gadiem. Mēs arvien varam no tā mācīties, ka Dievs mūs pārbauda, pamāca un sargā tieši tāpēc, ka viņš mūs mīl. Atcerēsimies, lai kā to gribēja mūsu ienaidnieki un pretinieki. Nelīdzēja ne tanki, ne pārspēks, ne totalitāras sistēmas žņaugi. Dievs uzklausīja mūsu lūgšanas un sirds ilgas un izveda Latviju brīvībā. To mēs šodien atceramies un to mēs šodien svinam. Stāstīsim par to saviem bērniem un mazbērniem, lai arī viņi zina, ka Dieva roka nekad nav par īsu un viņa auss par kurlu, un viņš visu paspēja noteiktā vietā un laikā. Mēs kā tauta toreiz piedzīvojām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Neaizmirsīsim to arī mūsu šodienā. Kad Dievs ir pieļāvis un licis notikumiem risināties, liekot mums palikt mājās un ieturēt distanci. Vispirms no mežonīgā ikdienas skrējiena, tukšām izklaidēm un liekas kņadas. Pie jēgpilnā un būtiskā taču var nonākt vai atgriezties tikai iegūstot iespēju, palūkoties uz savu un sabiedrības dzīvi no malas. Izmantosim šo iespēju. Ķersimies pie tā, kas ir būtisks. Sakārtosim savas attiecības ar līdzcilvēkiem. Atklāsim katrs no jauna savas dzīves aicinājumu. Atbrīvosimies no zelta teļiem, kuri neļauj mums sekot savai sirdsbalsī. 30 gadus seni notikumi mums māca, ka brīvībai vajag uzdrīkstēšanos, drosmīgu stāju un gara lidojumam telpu.
Nekāda viltus drošība, taisnīgi vai netaisnīgi iegūta vara vai manta, tāpat kā grēka skurbums nespēj to mums sniegt. Paliekošs gandarījums vai piepildījums sajūta nerodas no pilna naudas maka vai ledusskapja, pārtikušiem sadzīves apstākļiem vai no uzkundzēšanās līdz cilvēkiem. Jēgpilna mūža svētības sniedz tikai piederību tautas un ģimenes kopībai, pastāvēšana Dieva dotā vērtību ideālā, Kristus taisnības un patiesības gaismā. Tāpēc īpaši šajā laikā būsim jūtīgi pret Dieva klauvējieniem savā sirdsapziņā un savas dzīves notikumos, lai arvien paliekam uz Dieva dotā mīlestības pamata, gan cits pret citu, gan pret savu zemi un valsti. Neļausimies nepacietībai un pārsteidzībai, tā mums nekad nav izdevies pastāvēt un uzvarēt. Gaidīt uz Dievu nav ne ērti, ne patīkami, bet kā pierāda mūsu tautas vēsture, svētīgi gan. Viņam ir nodoms, kāpēc viņš liek mums piedzīvot šādu 4. maiju pēc 30 gadiem. Viņam ir plāns, un viņš liks tam notikt. Turēsimies pie viņa rokas un stāvēsim uz Kristus žēlastības pamata. Tad arī mēs piedzīvosim, ka Dieva roka nav par īsu, un tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Dievs svētī Latviju. Āmen.